Labdien visiem, kas nolēmuši klausīties Dzirksteles interviju ar Gulbenes novada domes deputātu Artūru Smagaru. Labdien, Artūr! Labdien! Labdien. Jaunpienācējs vietējā politikā. Tas ir gulbenietis Artūrs Smagars no Jaunās vienotības, kurš kopš februāra ir Cēsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrības Vinda valdes loceklis. Lai arī darba vieta nav novadā, Artūrs Smagars ļoti aktīvi piedalās novada domes sēdēs, un komiteju sēdēs, gan klātienē, gan arī attālināti un uzdod arī interesējušos jautājumus. Artūr, jūs esat jaunpienācējs vietējā politikā. Tas drīzāk ir izaicinājums vai priekšrocība? Gan izaicinājums, gan arī priekšrocība tādā ziņā, kad, kā es jau minēju, kad visu laiku tai politikai es esmu bijis blakus. Jo strādājis pašvaldības kapitāla sabiedrībās, gan dažādos novados, un esmu arī savu kaut kādu pieredzes pūru sakrājis. Tā kā ir tas redzējums plašs un zināšanas ir, tā kā arī Gulbenes novada pašvaldībā varu, kā saka, savu artavu sniegt. Kādu problēmu vai problēmas jūs novadā vēlētos atrisināt, proti, ko jūs gribētu panākt līdz sava pilnvaru termiņa beigām? Protams, vēlētos, lai iedzīvotāju skaits mūsu novadā nesamazinās. Protams, tas ir grūti. Kā to panākt? Jā, to panākt ir ļoti sarežģīti. Tomēr tā demografiskā situācija ļoti iedzīvotāju skaits samazinās, bet radīt tos apstākļus, lai cilvēki nedodas projām, paliek šeit uz vietas, veido savu uzņēmēju darbību, paliek dzīvot Gulbenes novadā. Jo novads ir plašs, liels, skaistas dabas teritorijas, var ar lauku turismu nodarboties, var dažādu uzņēmēju darbību atklāt. Un, kā sacīt, aktīviem cilvēkiem iespējas darboties ir. Tad jūs tā kā skatāties, ka to ir iespējams panākt? Jācenšas. Vai tas būs 100% panāks, ļoti grūti pateikt, bet jācenšas ar saviem lēmumiem veidot to pozitīvo vidi novadā, lai cilvēkiem ir interese palikt. Pārsvarā jūs ar savu kolēģi Interu Liepiņu balsot vienprātīgi. Tas ir vai nav politisks lēmums? Piemēram, pēdējā marta domes sēdē jūs abi balsojat pret jaunas ražošanas ēkas būvniecību Vītola ielā 13. Kāpēc? Redziet, mēs koleģiāli viens otru atbalstam. Un, ja negūstam, pieņemsim, pilnīgu pārliecību, ka tas pašvaldībai nesīs labumu, jeb politiskā vadība kaut kur neizskaidro mums līdz galam, tad mēs pieņemam citāda veida lēmumus, un, kā šī gadījumā, mēs balsojam pret, jo tā informācija nebija pilnīga. Protams, kā nesniedz to informāciju? Sniedz, daļēji sniedz, bet lai 100% pārliecinātos, tur nepieciešamas plašākas diskusijas. Šī gadījumā mēs jau neesam pret attīstību. Vienkārši, ja šādas ēkas būvniecība nākotnē rada slogu pašvaldībai, tad ir jāizsverās, vai tas ir pozitīvi, vai tas ir negatīvi, vai par to maksās mūsu nākotnes paudze, vai tik tiešām, ja ražošanas ēka izbūvēta, tad 100% tur būs viņa aizņemta, un, kā sacīt, pašvaldībai neradīs papildus slogus, kur šo, naudiņu varētu arī investēt citās lietās. Kā jūs uzskatāt, jūs abi ar kolēģi Liepiņu tā kā esat opozīcijā? Gulbenes novada pašvaldībā opozīcijas laikam nav. Mēs esam visi pozīcijā, bet reizēm ir tā, ka mums viedokļi atšķirās. Esot politikā, es esmu konstatējis to, ka pieņemt pretējo viedokļu ļoti sarežģīti. Man personīgi, jo ir tā, ka piekrist visiem ir viegli, bet ja tev ir citāds viedoklis un par to viedokli pastāvēt, ir ļoti grūti. Un tad tev papildus jālasa, papildus jāiedziļinās, papildus jāizsver, lai šis lēmums, kā saka, tev nepaliek uz sirdsapziņas. Bet lielākā daļā mums viedokļi sakrīt. Jā. Jūs esat arī Jaunās vienotības biedrs? Es esmu atbalstītājs. Bet biedrs ne? Biedrs neesmu. Kāpēc? Nav sanācis tā, ka es esmu iestājies partijā, es esmu vēlēšanās startējis no Jaunās vienotības saraksta, bet es tā kā nevienā partijā neesmu.
oficiāls biedrs. Skaidrs, paldies. Atbilstoši jūsu profesionālajai darbībai, jūs esat tomēr eksperts ūdenssaimniecības jomā. Kā komentētu situāciju un arī kā vērtēt ūdenssaimniecības stāvokli pilsētā? Ziemā mums te ūdensvadi plīsa uz nebērdu, esat zinoši, vai šī infrastruktūra ir sakārtota? Kā kopumā vērtēt to jaunu vai ir sakārtota? Kāpēc mums tādas problēmas šodien radās? Redziet, tik daudz? Visās ūdenssaimniecībās šodien bija ļoti tāda izaicinoša ziema. Jo komunicējot ar pārējiem kolēģiem Latvijā, mēs redzējām, ka saskarās ļoti daudz šie te plīsumi, dažās saimniecībās ir. Un tāpat arī Gulbenes novada saimniecībās šī ziema bija izaicinoša ar tiem plīsumiem, aizsalumiem un tā tālāk. Bet vērtējot Gulbenes pašas pilsētas saimniecību, ir tā, ka 100% atbildēt uz šo jautājumu man ir sarežģīti, bet no 18. līdz 20. gadam es biju Gulbenes ūdenssaimniecības vadītājs. Tanī mirklī mēs šo saimniecību saņēmām no daļēji privāta uzņēmuma un, protams, ka bija ļoti daudz izaicinājumu, lai uzsāktu normālu ūdenssaimniecības darbību. Bija, protams, arī daudz kas izdarīts, kā atzelžošanas stacijas uzbūvēt, attīrīšanas iekārtas, daļēji posmi izbūvēti, bet daudzi posmi arī ir un palika veci. Un šie posmi, protams, ar laiku ir jāmaina, viņi nolietojās, ir daudz plīsumi, bet uz doto brīdi zinu un redzu, kad esošā saimniecība, kas pārvalda tagad uzņēmums, investējās jaunu tīklu būvniecībā, vecu tīklu atjaunošanā, līdz ideālai situācijai tālu. Tā kā jebkurā ūdens saimniecībā tādu ideālu situāciju, diemžēl, nebūs, bet viss iet uz priekšu un attīstās. Un, principā, es domāju, tāds vidējs vērtējums ir jauni tīkli, ir netik jauni, bet, visas saimniecības saskarās ar šāda veida problēmām, kura mazāk, kura vairāk. Jā, paldies. Cik lielā mērā centralizētā ūdenssaimniecība pilsētā un laukos vēl pastāv uz tā vecā mantojuma bāzes, un cik lielā mērā ir spēc to atjaunot un modernizēt, ja tomēr mēs lielākoties lāpāmies? Redziet, katrām investīcijām vajadzētu būt tehniski ekonomiskajam pamatojumam. Pieņemsim, ja ir maza saimniecība, tur ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ir kaut kas ieguldīts, kaut kas atjaunots. Bet, lai tas ekonomiski pamatoti būtu, tad jābūt šim te patēriņam. Pieņemsim, ja nomainot cauruļvadus, tie atmaksājas 200, 300, 400 gados, tas ir ļoti jāvērtē. Vai tur ekonomiski ir investēties tieši kā uzņēmumam. Pašvaldībai tas varbūt ir cits stāsts. Pašvaldība, lai organizētu šo pakalpojumu iedzīvotājiem, var investēties tādā veidā, bet uzņēmējiem tomēr ir jādomā, lai šīs investīcijas nes atpakaļ kaut kādu iegūmu no tā visa. Un ja tas ir iegūms, ieguldījums vienā virzienā, tad diemžēl diezgan problemātiski ir izbūvēt jaunus tīklus bez Eiropas fondu līdzekļiem. Runājot par pilsētas attīstību, vai redzat to sāpi, ka vēl daudz kur nav pieslēgums centralizētām ūdensvadam un kanalizācijai, un tomēr notiek vides piesārņošana? Ir, protams, situācijas savulaik, kad tika apsekots šīs te sistēmas. Mēs arī aicinājām iedzīvotājus, lai slēdzās klāt arī apsekošanas rezultātā. Konstatējām dažādas situācijas, kas ir pilsētā. Varbūt tur ievadīts kanalizācija lietus notekūdeņu sistēmās un tā tālāk. Bet pamazām jau šo problēmu cilvēki arī apzinās un pamazām slēdzās klāt. Bet tādu vispārēju viedokli dažādi ir. 50 uz 50, pieņemsim, iedzīvotājiem, kā to saka, skatās pēc savām laikam finansiālām iespējām. Vai tur izdevīgāk viņiem uzturēt savu decentralizēto kanalizāciju, vai tomēr slēgties centralizētai kanalizācijai un tādā veidā saņemt šo pakalpojumu. Atkritumu tēma. Gada vidū Gulbenes novadā mainīsies atkritumu apsaimniekotājs, jo deputāti nobalsoja par ZAO. Jūs abi ar kolēģi Liepiņu balsojāt pret. Kāpēc? Varbūt varat paskaidrot plašāk.
izvērtējot to visu situāciju, es uzskatu, ka mums tā diskusija bija ļoti minimāla. Bija komitejā izrunājām šo te un Dūmas sēdē. Es domāju, ka vajadzēja izvērst plašāku diskusiju par šo jautājumu. Un kāpēc mēs balsojam? Savā starpā vai pilnīgi pieaicinot iedzīvotājus? Arī savā starpā. Un es domāju, iedzīvotājiem man noteikti par šo te ir kāds viedoklis. Un es uzskatīju, ka nav pareiza procedūra piemērota, jo tomēr vajadzēja rīkot šo te iepirkumu un laist tā kā brīvajā tirgū, lai visiem ir konkurences iespējas. Gan šim uzņēmumam, gan arī citiem uzņēmumiem, lai visiem ir vienādi apstākļi, lai piedalītos konkursā un attiecīgi tādā veidā mēs varētu dabūt zemāko cenu. Neiet runa, kad par šo uzņēmumu. Uzņēmums ir ļoti attīstījies, labs un darboties spējīgs, bet, protams, jā, es, pieņemsim, ietu tirgu ar savu cenu, man būtu savas priekšrocības, jo tur būtu kalkulācija, attīstība ielikta iekšā, viss pārējais, bet man likās, ka tā procedūra nav īsti pareiza, un tāpēc attiecīgi es pieņēmu lēmumu, kad pret šo jautājumu. Kā jūs vērtējat procesus ar daudz dzīvokļu māju renovāciju Gulbenes novadā? Ir gan interese no iedzīvotājiem, gan arī tajā pašā laikā liela pretestība un viedokļu dažādība? Redziet, laikam kopībās vienmēr ir tā, jo ir daļa, kas ir par renovācijām, ir daļa, kas ir pret iedzīvotājiem, jo tās ir papildus izmaksas. Jā. Tomēr katram iedzīvotājiem ir jāvērtē, vai viņš spēj to atļauties vai nespēj atļauties. Ja lielākā daļa kopības saka, ka tomēr nespēj atļauties, tad viņi to renovāciju neīsteno. Bet par tām mājām ir jādomā, jo mājas ir tā kā padomju mantojums, viņas nolietojās. Traģiskākais, kas var notikt, vienā baltā dienā pateikt iedzīvotājiem, ka māja nav droša dzīvošanai, un tad iedzīvotājiem nāksies to pamest. Ja nekas netiks darīts, pieņemsim, mājas labā, bet tur attiecīgi jāapsaimnieko šīs mājas, jāvērtē būvkonstrukcijas, iekšēji inženieru komunikāciju tīkli, un jāsaprot, ja šī māja vēl nostāv 30 gadus, tas ir ļoti labi, ja ne, tomēr kaut kas jādomā un jādara, kaut vai arī tas būs dārgāk. Tad mums Gulbenē varbūt ir jau kāda māja, kas ir tik kritiskā stāvoklī? Nemāku teikt, es vienkārši varbūt uz Latvijas fona, jo mēs dzirdam dažās pilsētās, notiek tā, kad būvvalde aizliedz uzturēties mājās, un tad šī problēma pēc tam nākotnē vēl lielāka ir. Vai jums ir autoritātes vietējā politikā? Ziniet, kā tā, kad autoritātes es neteikšu, ka būtu. Es vairāk vai mazāk uzklausu visus viedokļus, un tad varbūt no tiem viedokļiem izdaru kaut kādu savu secinājumu. Protams, vairāk vai mazāk sanāk diskutēt ar savu kolēģi, ja, un tad mēs tāds kā domu lidojums ir, izrunājām lietas, izdomājām, kas un kā. Viņam ir daudz lielāka pieredze šīs jautājumos, un uzklausu viņu viedokli, uzklausu pārējo kolēģu viedoklis, un tad, protams, izdaru secinājumus un pieņem lēmumu. Bet kā jūs raksturotu Gulbenes novada politisko vidi? Uz esošā situācija ir tāda, ka es domāju, ka esošā politiskā vide ir uz attīstību vērsta. Protams, ir daudz kaut kādi jautājumi, kur mums varbūt ir nesaskaņas, bet pretēji viedokļi, teiksim tā, pretēji viedokļi, bet kopumā viss norit it kā uz, gribētos tā cerēt uz labo pusi. Uz labo, uz attīstību, kā minēja. Jā. Bet kā jūs saredzat paudžu maiņu vietējā politikā, pašvaldības iestāžu darbā? Vai šis process norit tā harmoniski vai tomēr ar grūtībām? Es domāju, ļoti kūtri notiek paudžu maiņa, jo skatoties no malas, mēs pieņemsim ar savu kolēģi, esam vieni no jaunākajiem cilvēkiem tieši politikā, kas ir Gulbenes novadā. Arī pašvaldībā redzu jaunus cilvēkus, ir paudžu maiņa, bet pieņemsim uz tādiem pašvaldības amatiem, vai es arī kā minu savu profesionālo vidi, kur es darbojos, pieņemsim, tā ir ūdens saimniecība,
Tur ir vidējais vecums 55 gadi Latvijā, un mūsu profesionāļi noveco. Un jaunā paudze necenšas tieši uz inženiertehnisko komunikāciju tīklu apkalpošanu iet un darboties. Ir citas intereses, cita paudze, digitālā vide. Un tad mēs saskaramies ar problēmām, kad diezgan sarežģīti atrast profesionāļus. Un tad tā pēctecība tieši ūdens saimniecības jomā var būt liela problemātika nākotnē. Kā to mainīt? Ko darīt, lai tā paudžu maiņa noritētu tā veiksmīgāk? Atkal es par savu profesionālo vidi varu pastāstīt, kad Latvijas ūdens saimniecības asociācija ar to aktīvi strādā. Pats personīgi esmu piedalījies karjeras dienās, ūdens dienā, runājis ar skolēniem, vadījis lekcijas, un ir dažādi materiāli, ko mēs publicējam, pārpublicējam, mēģinam ieinteresēt cilvēkus, lai viņi nāk un darbojās šajā jomā. Kā arī mēģinam atdzīvināt vecās mācību programmas, kuras jau kaut kad sen ir aizmirstas, vai pieņemsim attīrīšanas iekārtu speciālisti, vai un kaut kā tādā veidā mēģinam jauno paudzi piesaistīt. Bet veiksmīgi? Vai ļoti grūti? Grūti. Ļoti grūti. Ir kas iesaistās, ir, protams, kuriem, kā es jau minēju, citas intereses, jo paudze pilnīgi citādāka, citādi domājošāka, varbūt brīvāk domājoša, un ir reizēm sarežģījumi ar, kā lai to pasaka, atbildību. Jā. Jā, pieņemsim, ja mēs kaut ko ar jaunieti sarunājam. Vienā dienā viņš saka, jā, ok, būšu. Otrā dienā. Viņa nav. Ai, viņa nav, jā. Bet kā lai tā veiksmīgāk tā paudža, teiksim, maiņa tā noritētu tepat vietējā politikā, tepat vietējā pašvaldībā? Es domāju, ar to ir jāstrādā. Jāstrādā tieši tāpat, kā mēs to darām ūdens saimniecībā. Un jāstrādā ar jauniešiem. Cik man ir iespēja, pieņemsim, jauniešu centru bāzi. Mēs ar politiķiem bijām, parunājām, spēlējām dažādas spēles. Jāmēģina ieinteresēt tie jaunieši, kad ir arī tāds virziens, kur koncentrēt savas spējas. Un, ja kaut kādā veidā mēs viņus ieinteresēsim un, teiksim, parādīsim to virzienu, es domāju, ka 1 no 10 varbūt pievērsīsies šai jomai. Cits laikmets, citas iespējas jauniešiem droši vien nav tik vienkārši. Kā jūs skatāties, vai esat domājis vai prātojis jaunās vienotības izredzes uz Saeimas vēlēšanām? Grūti man atbildēt uz šo jautājumu. Vēlēšanas vairs nav aiz kalniem. Nav aiz kalniem, jā. Noteikti, ziniet, ja ir tā, tas ir kā politiskā vadība. Daudzi jautājumi, pieņemsim, varbūt ar kaut kādām tādām negācijām nāk par tevi. Bet jāatcerās, kad ir dažādas krīzes situācijas, kurš māk no tām krīzes situācijām iziet, tad rezultāts mēs reizēm būtu dažāds. Bet politiķi cīnās, politiķi mēģina atrisināt šīs problēmas situācijas. Kā viņiem sanāk, to noteikti var vērtēt sabiedrība. Izredzes grūti pateikt. Tur noteikti varētu rādīt aptaujas rezultāti. Bet pašam kā liekas? Pašam liekas, es tā domāju, ja godīgi. Liekas, būs ok. Labi, labi. Paldies, Artur, par sarunu. Paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos nākamajās reizēs. Jā, paldies.